No Čivriju 72. Šī video es tev izstāstīšu par savas mājas apkures sistēmu. Principā tā teikt par estētisko pusi var neuztraukties, jo mājas izmantoju tikai kā noliktavu un kā pagulēt pa nakti. Es šeit nekādus kaut kādus skaistos brīžus, tur ar ģimeni pie milzu galda, kā itāļu ģimene un tā. Tā mēs nedaram, mēs vienkārši pa naktī vakarā, kad jau tumšs aizējam gulēt, no rīta ceļamies, ejam pa savām lietām, ir daudz hobiju, kā redz, motokross drēbes un tā tālāk. Līdz ar to māja man ir, kur pagulēt pa nakti tumsā un kā noliktā. Tātad man ir divas radiatoru sistēmas, šī ir vecā un šī ir jaunā, tātad vēl viens radiators. Šīs sistēmas ir savstarpēji savienotas, bet pašlaik, teiksim, darbojas tikai jaunā sistēma. Pa šiem te radiatoriem var iet gāzes apkure un granulu apkure no servisa. Vēl es uzliku siltās grīdas pirmajā stāvā. Un vēl man ir milzu kamīns pirmajā stāvā. Tā ideja ir tāda, ka pašlaik, kamēr ir neto sistēma saules paneļiem, es uzliku saules paneļus un pēc tam es uzliku siltumsūkņus. Kamēr ir neto sistēmas, apkurinos ar šādiem te Daikin Perfera gaisa siltumsūkņiem, un principā varētu teikt, ka apkure man, tā globāli, ir par velti mājām. Protams, tik cik uzstādīt šos siltumsūkņus, tik cik uzstādīt saules paneļus, un tad jau subscriberi teiks, ka nekas tur pa velti vairs nesenāk. Tieši tā. Bet, tā ir arī daļa no hobija, no tehniskās jaunredzes, teiksim tā. Man interesē, kā tās visas tehnoloģijas darbojas. Tāpēc es uzstādīju arī silto grīdu sistēmu. Jā, tā tad pamatā darbojas šis te gaisa siltumsūknis. Pirmajā stāvā ir viens, un otrajā stāvā ir divi, kurš arī iet uz trešo stāvu siltums, un tur ir split sistēma. Vēl pirmajā stāvā, kur ir siltās grīdas, kuras darbina gaisa, ūdens, ķīniešu siltumsūknis, un grīdām tas princips ir tāds, ka viņas uztur 26, pirmajā stāvā, nevis grīdas, bet grīda, uztur 26 grādu temperatūru, tā grīda ir nedaudz silta, bet ar 26 grādiem, protams, nepietiek, lai piesildītu telpu. Es varētu likt šos grīdu, lai viņi ir uz kādiem 29 grādiem, 30 varbūt. Tad viņi droši vien šo telpu spētu piesildīt, bet tad pārējā mājā, kāda jēga ir tikai vienā stāvā silda. Līdz ar to pirmajā stāvā radiatori, siltumsūknis un siltās grīdas. Siltās grīdas sildās nedaudz, ja viņas izslēgs, nekas tur baigi nemainīsies, vienkārši būs divreiz lielāks patēriņš šiem siltumsūknim. Radiatori apkurinās vai ar gāzi vai ar granulām, un šeit pirmajā stāvā ir šis te temperatūras devējs gāzei, kura 22,5. Reizēm gāze nedaudz ieslēdzās, tā visa temperatūra tiem siltumsūkņiem. Visa temperatūra tiem siltumsūkņiem ir uzlikta tāda, lai gāze arī, teiksim, reizi stundā uz 5 vai 10 minūtēm ieslēgtos nedaudz piesildītu. Tā kā, principā varētu teikt, baigā vajadzība pēc tā nav. Bet tā, ka bija Covid, mēs dzīvojam laukos 3 mēnešus, un tad tas gāzes katls visu oriņus sāk tecēt, ka viņš nekurinājās. Nācās visus oriņus mainīt, gumijas gredzenus, baigā ņemšanās. Tāpēc, viņš vienkārši vispārējā temperatūra ir tāda, lai viņš šad tad bišķīt ieslēgtos. Vispārībā, reāli 22,5 grādi ir tā, istabas gaisa temperatūra. Tātad visiem radiatoriem ir šāds gan pirmā, gan otrā stāvā. Ne visiem, bet pārsvarā visiem. Jaunajai sistēmai ir šāds garām palaišanas krāns, un šeit var palaist vai caur radiatoru, vai pa taisno. Respektīvi, tev katru to radiatoru var atslēgt un cirkulāciju palaist viņam garām, ja gadījumā viņš nav vajadzīgs. Tātad virtuvi šādi nekas neapkurina, te nāk, cik nāk siltums, tik nāk, te ir gāzes katls un neliels radiatoriņš. Principā, virtuvē baigi siltais nav vajadzīgs, te ir kādi 20 grādi, 19. Gāzes katlu mēs pārsvarā izmantojam, lai būtu siltais ūdens un ietu dušā arī tā. Šī truba atnāk no servisa, un tātad, ja ir nepieciešams, es varu kurināt māju arī ar granulām vai ar malku. Protams, ja ir elektrība. Ja nav elektrības, tad ar kamīnu.
Tātad 2. un 3. stāvā šis te Daikin Perfect siltumsūknis gaiss visu sasilda. Un vēl viena istabā, vēl viens šis te iekšējais bloks, kurš pašlaik strādājot šņāts, es te attaisīju vaļā, domāju, vai tur vaina tajos trubu līkumos vai kā, bet nonāca pie secinājuma, ka droši vien ir par maz gāzes sistēmā, tā kā sazinīšu kaut kādus sazvanīšu speciālistus un gan jau, ka viņi pielaidīs gāzi. Te ir arī šādi te radiatori, kur tu redz arī var palaist garām, un šis radiators, laišās garām, jo šī ir salīdzinoši maza istaba, un te ar šo siltumsūkni ir ļoti silts. Bet ir arī vēl vecākā radiatoru sistēma, es neņēmu viņu nost, pievienoju, tā kā uztaisītoju pa jaunam šo sistēmu, un šīs sistēmas ir savienojamas, bet pašlaik tie otri radiatori, ko es rādīju, tie nedarbojas, jo tad te būtu pa siltu. Bet var arī attaisīt visus radiatorus un laist, piemēram, gaisa ūdens siltumsūkni šeit iekšā uz zemajām temperatūrām. Sildīties tikai ar radiatoriem. Šādā te veidā arī var to darīt. Tātad servis apkurinās ar granulām un granulu katls, tonnīga akumulācijas tvertne, un šeit redz, ka šīs te trubas, viņas aiziet uz māju, bet pašlaik tur elektromagnētiskais vārsts un tā tālāk nav pievienots nekas šeit. Šeit tikai granulas vienkārši silda servis, un servisam ir šāds te gaisa pūtējs, kas pilnībā pietiek. Bet, ja es gribētu kaut kādā veidā, tā kā man beigsies neto sistēma 30. gadā, tad iespējams, ka es kurināšos uz siltumsūkni, uz šo te granulu katlu, varbūt kaut kā tā, jo, tad droši vien tas būs lētākais veids, kā kurināties. Tātad ārējie bloki, Daikin Perfect Split, šis silda augšējos divus blokus, un šim vajadzētu pielaist gāzi, acīm redzot, ir pamaz viņš šņāts. Būs jāmeklē šodien kāds speciālists, nezinu, es eskās vai kur. Un šeit ir lētais ķīniešu monobloka siltumsūknis, kuru es uzliku pats. Es teiktu, ka pagaidām funkcionē, vienreiz bija izslēdzies, bija vienkārši kaut kas sajūtas programmatūrā, pārstartēja, pagaidām darbojas. Un otrs Daikin gaisa siltumsūknis. Un tātad, kā jau teicu, šos te gaisa siltumsūknis uzlikt tāpēc, ka čoms pierunāja uzlikt saules paneļus, nopirkt no viņa, uzlikt tos saules paneļus, tad iedarbojās tā neto sistēma, tad izdomāju, ka mājas apkuru var uztaisīt uz siltumsūkņiem, un ko arī izdarīju, un principā var teikt, ka apkure sanāk pavelti, šos te līdz 2030. gadam apkuri man būs pavelti, izņemot tik, cik maksāja tāpat uzstādīšana. Šie te bloki nebija baigi dārgie, es viņus pirku, man liekas, reāli pa puscenu, tā kā veikala cena, tā kā 1000 kapekām kaut kas tāds bija. Un tas ķīniešu siltumsūknis šeit siltajai grīdai arī bija kaut kāds 1000 kapekām. Grīdas, principā, arī pats visu saliku un ieliku. Arī es neteiktu, ka baigi dārgi izmaksāja kopsumā, man liekas, kādi 2500 ar visiem eštriktiem, trubām un visu pārējo. Jā, uzliku atpakaļ veco laminātu, un tad subscriberi man saka, kāds kā tādā mājā var dzīvot. Bet jebkurā gadījumā, ja viss striķi plīst, notiek kaut kas valstī tāds, ka nav elektrības, nav vēl kaut kas, tad es vienmēr varu kurināt šo te kamīnu, viņš uzsilda to milzīgo mantiju, kas ir no māla pildītajiem ķieģeļiem. Un principā, ja es te vakarā, ja es no rīta uzkurinu, vakarā es nekurinu. Ja es no rīta uzkurinu ar vienu klēpi malkas, tad vakarā, tad no rīta ir 26 grādi, un vakarā būs kādi 18, 16, respektīvi ar vienu klēpi, un tur aiziet reku truba, siltais gaiss, te tā mantija saglabātos, viņi ir visriņķī apmūrēti līdz augšai, un tur viss aizmūrēts. Te saglabājas siltais gaiss, viņš iet uz augšu, pa trubu, tur aiziet, un te aiziet uz otro stāvu, siltais gaiss. Un tādējādi, principā šis te kamīns ar klēpi malkas var uzkurināt visu māju, pa dienu būs 26 un vakarā būs, nezinu, teiksim 18 augstā laikā, kad ir varbūt mīnus. Tāds princips. Līdz ar to
Kā sacīt, jāsaka, jau nekad nevar zināt, kas notiks. Tāpēc apkuri ar saules paneļiem un vispārējo par velti ar neto sistēmu, tas ir labi, bet vienmēr jābūt gatavam arī šādai te apkuras sistēmai. Nu, lūk, tas viss. Peace!